Ieelpojiet kopā ar mums sēdus vai guļus, lai gūtu spēku. Šī ir Vima Hofa metode, jo šodienas temats ir jaudīgs, un tas ir par dusmām. Sākam 5. 4. Tā, lai puncītis staigā. 3. 2. Un 1. Jūs varat apturēt video un izveidot 20 elpas. Mēs tagad izelpojam visu gaisu ārā un aizturam elpu. Šeit organismā atjaunojas visas šūnas, skābeklis jums pietiek. Restarts. Ielpojam un spiežam uz pieres reģionu. Visu elpu koncentrējam tur. Tas būs tikai 15 sekundes. Izpūšam, jā. Just like that. Katru dienu treniņš, it sevišķi tad, kad iet traki. Un es jums vēlos mazu citātu nolasīt no šīs burvīgās grāmatas, un tā ir Laura Vanaga Mickeviča, un ir paradoksāli turēt šo grāmatu rokās, jo es viņu turēju pirms 10 gadiem, kad interesējos par sevis attīstīšanu un par grāmatu izdošanu. Biju aizgājusi uz semināru, kur ir saņēmu šo grāmatu. Un interesants paradoks, ka nesen meitiņa šo grāmatu izcēla no mana grāmatu plaukta. Mēs cenšamies ikdienā skatīties un cienīt grāmatas un lasīt un brīnīties par viņām, jo man ir bijušas ar grāmatām tā kā love and hate attiecības. Man nav skolā paticis, ko man ir licis lasīt, līdz kamēr es atklāju, ka man ļoti patīk psiholoģija. Un tikai pirms vairāk kā 10 gadiem sāku tiešām rakties ļoti daudz grāmatās, tāpēc ikvienam īstenībā es iesaku meklēt savu nišu, kas patīk lasīt tās grāmatas, jo šobrīd man arī Helmuts īstenībā padalījās, ka tev, ejot cauri dažādām grūtībām, arī patīk lasīt psiholoģiskus rakstus un izzināt vairāk. Tas tieši interesē. Es vairāk internetā lasu. Es arī ļoti labprāt gribētu lasīt grāmatas par psiholoģiju, tāpēc, ka psiholoģija ir baigi jaudīgs un interesants temats. Ko izzināt, tu arī ļoti daudz lasot iemācējies par sevi, tu atrod atbildes uz jautājumiem, kas tev ir radušies. Sakrājušies, un tu netiec galā bieži vien. Un tu netiec galā. Jā, un šoreiz es vēlos padalīties šajā podkāstā, jo mēs katru reizi ieelpojam un šoreiz atbildēt uz to jautājumu, kāpēc mēs to darām. Un Laura fantastiski to stāsta, jo viņa ir pati mārketinga speciālists un interesants paradoks, divas dažādas puses arī apvienojot elpošanu un jogu. Viņas tas citāts šodien, ko es vēlos padalīties, ir jaudīgs par elpu. Daudziem maniem draugiem ir darba vietas, līdzīgi arī kā skolās, starp citu, kur vidi ir tik trauksmaini, ka nākas mobilizēties. Taču katra koncentrēšanās sevis, iegrožošana mākslīgā rāmī un nemitīga prasīšana, ņemšana pašam no sevis izraisa pārpūli. It sevišķi arī dusmās un visur. Labā ziņa ir tā, ka elpošana ir dabisks process, tikai mums ir jāapzinās tā ietekme. Mums katram ir iespēja būt noteicējam par savu prātu un dzīvi kopumā. Daloties pieredzē, nepamat izjūta, ka apzināta elpošana ir kļuvusi par tādu kā ātro palīdzību mūsdienu trakajā skrējienā. Papildus elpošanai būtu apzināti jāiet dabā un jāelpo svaigs gaiss. Regulāri atrodoties dabā, esmu secinājusi, ka tas ir labākais veids, kā iepazīt sevi pašu. Jo mēs gribam aizmukt no sevis. Un sevišķi arī dusmās un tajā
elpāju. Es rakstīju pirms 10 gadiem, ja es sāktu elpot, kas būtu, jo man ir sasteigta elpošana. Tajā brīdī bija daudz stresa, bija darba vietu, sāku rakstīt grāmatu, skolas vide, un būtu miers un tā laime. Jo tā elpa ir kaut kāda šitāda īsa. Katru dienu varbūt dziedātājiem bišķi savādāk, mēs jau tur trenējam, bet vienalga, tu beidz dziedāt, un tad ikdienā šitais te notiekās. Un es atceros, jā, tāds sirds nemiers. Un atgriežoties par dusmām, kāpēc šodienas temats vispār ir dusmas, tas ir tāds traks instruments, ko es analizēju patiesībā šobrīd 2 gadus priekš sevis, kad ienāca bērni, jo hormonāli mainījās mana dzīve, tad, kad vēl šobrīd 2. bērnu baroju, un tas ir interesanti, kā hormons uzsit tev daudz vairāk. Es domāju, ka tad, kad mēs esam pubertā, tā arī kaut kas līdzīgs notiek, ka hormoni vienkārši trako, un tu pat nespēji, tā kā tu gribi būt tāds pat labākā tā versija, bet tev bieži pat nesanāk. Un šis ir tas punkts, kur es esmu ļoti daudz sasitusies ar dusmām. Ja es pārāk ieeju tajā negatīvajā virpulī, es zaudēju bieži vien dienas, stundas laiku, enerģiju, veselību. Es esmu arī saslimusi tāpēc, jo tā imunsistēma ļoti novājināta. Kāda tev varbūt pieredze, Helmut, ir kā jaunietim ar dusmām? Nu jā, mācoties tehnikumā, tā slodze ir ļoti liela, jo tā ir skola, profesionālā skola, kur papildus vidusskolā ir vēl profesionālā izglītība, kas ir jāapgūst. Un tā slodze ir tik liela, ka ļoti bieži es vienkārši to netieku galā. Un rezultātā man ir dusmas un stress, tāds kokteils, ar ko ir ļoti grūti tikt galā. Es iepriekšējās epizodēs jau esmu dalījies ar šo pieredzi, bet kopumā, tad, kad iet runa par dusmām, tas ir pirmais, kas man nāk prātā. Tā visa vide skolā un visas tās mācības un vispārējais, jo, jā, sanāk iziet cauri daudz dusmām ikdienā. Un tā ir interesanti, ka es skatos arī uz maziem bērniem, arī uz saviem bērniem, ka tās dusmiņas viņiem tur ir kaut kas nesanāk, kaut kas Man ir pa lielam, ka kaut kas ir tik augstu uzkāpis, es labprāt aizietu mežā vienkārši izbļautos. Helmut, man patīk parāda savu lūdzu dusmu emoģiju. Un tāpēc vēl ir dusmas bieži vien mums tiek kauninātas, ka tas nav pareizi, ka tā nav laba rīcība, ka mums ir jāignorē dusmas, bet patiesībā dusmas ir ļoti liels signāls, ka kaut kas ir jāmaina, bet tu nevari ignorēt to, ka tev ir dusmas, ja tev kaut kas nesanāk, jo patiesībā interesants fakts, dusmas ir tavā galvā scenārijs, kas nav noticis. Tu iztēlojies kaut ko, un viss notiek pilnīgi pretēji, un tev ir Un, protams, visi pieklājīgie standarti, kas sabiedrībā ir saka, noslēdzies, aizveries, viss būs labi, dusmas pāries, bet tās dusmas bieži vien norijot, mēs sevi indējam, tev ir jāuzzina, kāpēc mēs dusmojamies. Šobrīd man ir pēc tam tāds action plāns, ka reāli ir kaut kas jāmaina dzīvē. Kāpēc nāk bieži vien dusmas par konkrētiem notikumiem? Viņi nāk, un viņi nāk, un viņi nāk, un tu tikai norī, un nekas dzīvē nemainās. Dusmas manā dzīvē šobrīd ir superaktuāls. Viņas notiek, viņas paralēli ir, un es negribu, lai viņas kontrolē manu dzīvi, lai viņas pārņem, jo parenthood, tā kā es nevēlos būt dusmīgais vecāks. Un viss mainās, tā kā bērni ienāk. Tu vēl mēģini tā kā sevi izzināt, bet hormoni, bērni labs pārbaudījums tam, ka arī skolas vidas skolotājiem ir labs pārbaudījums dusmām, bet jā, tu vari pa daudzām situācijām pasmieties, bet bieži vien ir situācijas, kurās tev ir jārīkojās, un es sevišķi elpas, daba, lai tu saprastu, kāpēc tu vispār dusmojies, kāpēc tevi tas tieši rausta. Kāpēc mums konkrēti situācijas rausta? Kāpēc viņas mums sadusmo? Viens var pasmieties par to situāciju, otrs vienkārši vārās jau sarkanas tomātus dusmās un vienkārši ir Jā. Un tas ir paradoks, un tas ir sasaistīts ar mūsu nervu sistēmu, cik ļoti mēs dziļi spējam sevi ietekmēt. Bērnībā es atceros no stresiem.
no dusmām. Arī bija tādas paralēlas savilkšanas, ka tu arī apslimsti, jo tev ir novājināta imūnsistēma. Tas ir tik ļoti saistīts, tas pat nav tāds vuhu-buhu, jo mēs sevi ļoti varam ietekmēt ar to ikdienā. Bet noignorējot, ir vēl smagākas slimības. Tas dzīvē arī ir paralēli gājis. Tāpēc kādas tev taktikas ir tavām dusmu Vai uzplaisnījumiem? nomierināt dusmas? Jā. Nu jā, pamatā tā elpošana. Bet īstenībā tas ir atkarībā kāda veida dusmas. Es teikšu tā, jo dusmas var būt, nu jā, grūti 110, 120. iedomāties. Man interesē 120% dusmas. 150. 150, 200. Jā, tās dusmas man interesē. Nu, tīra elpošana, jā. Es eju ārā parasti, kad svaigi sadusmojos. Nu, es tikai izmaucu ārā. Arī no klases, vai ne? Jā. Es vienmēr tikai pamestu to vidi, kurā tu dusmojies pēc super. iespējas ātrāk. Iziet ārā, pastaigāties, nezinu, pelpot svaigu gaisu un, protams, ļoti fokusēties uz elpošanu un vispārējo, jo īstenībā, nu jā, man personīgi nekādu vairāk paņēmienu nav. Tas ir tas, ko es arī parasti daru. Jo, jā, ja tu sadusmojies kaut kādā vidē, tā vide Tur ir paliek. tur paliek tā dusme, jā, tajā telpā. Ej ārā. Un Vēl ej ārā no tā. Nu tā. Jo pēc tam interesanti, kad izejot, nomainot vidi, it sevišķi arī svaigā gaisā, tev nāk atklāsme, ko tu esi nočakarējis, ko tu esi sadarījis, kāpēc tu tā domā. Var arī vēlāk dažkārt atnāk, bet tu esi nomierinājies, vai ne? Ko nomierinājies? Tajā ārā vidē. Jā. Un tāpēc, ka, pirmkārt, te, man liekas, svaigs gaiss. Varbūt kaut kāds lielāks plašums, jo īstenībā, ja tu dusmojies, piemēram, situācijā, ja tu dusmojies istabā, tev ir apkārtās 4 sienas un, Sit. nu, tā kā, tev ir tāds iespiests es savā ziņā, tev nav tik daudz vieta, lai elpotu. Jo tur, kad tu izej ārā, no tev vietas ir ļoti daudz visur apkārt. Tu arī uz jebkuru pusi iet, un tev ir tā kā, vieta atbrīvoties. Taču, tad, kad tu esi kaut kādā istabā, un es nezinu, tu centies tikt galā ar dusmām tajās 4 sienās, kā jau es teicu, tad tev vienkārši nav tik daudz vietas, lai tu tiktu ar to visu galā. Es tā to skaidrotu, to sajūtu, kāpēc gribās iziet ārā, pamainīt vidi, tad, kad tu esi ļoti, ļoti dusmīgs. Kāpēc cilvēki, es nezinu, kad sadusmojas viens ar otru, iziet ārā no istabas, aizcer durvis, un es nezinu, piemēram, aiziet vienkārši prom, jā, no mājas vai no dzīvokļa vai tam līdzīgi. Tāpēc, ka vienkārši pamet to visu negatīvo space, kurā viņi ir. Tā. Vai tev liekas, ka dusmas mūs attīsta vispār? Nē, pilnīgi noteikti. Dusmas ļoti daudz māca par mums. Dusmas ļoti daudz tev, iemāc tādu kontroli par sevi, ļoti daudz atklāj tādas lietas par sevi, tu ļoti daudz mācies pamatā. Tu izzini ļoti daudz sevi dusmu gaitā. Jā, tā, jo īstenībā jau tās dusmas mēs dzīvojam tik ļoti tādā, parasti negatīvi noskaņotā pasaulē. Mums apkārt ir ļoti daudz negatīvais, ļoti liels spiediens. Un tās dusmas mēs varam sevi uzkurināt uz jebkuru stūra kopumā. Ja gribam. Un tā kā, un tad tas ļoti iemāc, un caur tām dusmām tu iemācies, ja tu iemācies sevi tā kā kaut kā kontrolēt, vai arī iemācies izvairīties no tām dusmām, nomierināt tās, tikt ar tām galām, jo, nav tā, ka tu pasaki cilvēkam, kā tik galā ar dusmām, un viņš to visu mācās izdarīt, tev ir pašam jāiziet cauri šai pieredzei, cauri praksi. Jā, caur to leju. Tev ir varbūt laba atziņa par sevi savu šīm dusmām. Šis ir tāds ļoti specifisks, interesants jautājums, kur jāizskatās dziļāk un kaut kas jāuzzina. Man atbilde varētu būt vairāk tas miers un mīlestība. Caur mīlestību darīt darbu, caur mīlestību iet tieši uz ģimeni. Un bieži vien, tā, kad tu gribi, es esmu ļoti strauja.
Un man atslēga ir iemācīties nomierināties, un man tā dusma uznāk, ka tiešām viss nenotiek ātri un strauji. Un tā ir mana liela mācība, kas man dusmas tieši to māca. Un kad es atveru tās durvis, tās dusmas vairs mani netraucē. Būs kāds cits uzdevums. Varbūt tev, Helmut, ir kaut kas tāds. Es varu padalīties ar to, ka cik ļoti perfekcionisms savā ziņā man uzdzen dusmas, jo man šausmīgi nepatīk, kad es neesmu kontrolē par lietām, jo man ļoti patīk grūti paskaidrot. Es pēc dabas esmu ļoti liels perfekcionists. Man liekas, ka man tas ir mantots gēnos, jo mana mamma ir ļoti liela perfekcionista. Viņa visu vienmēr izdara uz 110% vienmēr. Un tas kaut kā ir mantojies, es jūtu arī manī, jo arī tad, kad es strādāju pie saviem skolas vai projektiem, skolas darbiem vai projektiem vai tam līdzīgi, man vienmēr arī gribās visu pēc iespējas precīzāk, labāk, kvalitatīvāk un pēc iespējas augstākajā līmenī. Un tad, kad tas nenotiek, mani tas ļoti sadusmojas, ļoti grūti to ir sagremot, pie tā ir ļoti daudz jāstrādā, pie ļoti daudz jāatrenējas. Šobrīd es neteiktu, ka es ar to esmu ticis galā, jo perfekcionisms joprojām ir tāda lieta, kas man ikdienā, kas īstenībā ir ļoti aizvedusi mani. No vienas puses tas perfekcionisms ir ļoti mani aizvedis tādā dzīves, pa tādu dzīves ceļu, kur es esmu ļoti daudz dzīvē sasniedzis tā, bet tajā pašā laikā tas uzdzen man dusmu ļoti daudz ikdienā, jo tev nav pietiekami laiks visu laiku būt perfektam. Tev dažreiz ir kaut kādi paņēmieni jāatrod, kā tu vari izdarīt dažas lietas ātrāk, dažas lietas varbūt paviršāk, kas tik ļoti neko nemaina tavā dzīvē. Bet, man vienmēr gribās visu izdarīt pēc iespējas labāk. Un tad, kad tas nesanāk, un tad, kad tam nepietiek laiks būt perfektam, tas uzdzen man ļoti lielu dusmu. Tas arī varētu būt ļoti liels dusmu cēlonis man personīgi, manā dzīvē. Jā. Lūk. Jā. Es ceru, ka es ļoti loģiski paskaidroju. Šis bija ļoti labs, jo tas iekšējais ir, ka izcilība vai mana tā sasteigšana ir kaut kāds tas ego ātrums, kur mēs gribam teikt tā, izdarīt visvairāk, izdarīt vislabāk, bet patiesībā dzīvē mēs redzam, ka bieži vien ejot arī šādi ir labi, un arī patiesībā mums jānomierinās, mums ir dažkārt jāpaguļ, mēs nevaram tā, ka mēs visas naktis maucam kā mežonēni, un 110% mūsu dzīve visu laiku noliek, pagaidi, dzīve ir pa kalniem, pa lejām, un tev ir jāpieņem arī citi, un bieži vien jāpalīdz citiem ar savādākām pieejām. Bieži vien tas izcilais tur vai tas ātrais nav vajadzīgs. Šis brīdis, šis laiks, lai nomierinātos, mums to māca. Jo kaut kāds tas balans, ja mums ir viņš iekšā, tas ir lieliski, bet, cik es saprotu, tur ir jābūt kaut kādiem 50%, nevis visu laiku 100, 110, un tad tās dusmas, tas perfekcionisms, tas ātrums, un tā mēs buksējam mazlietiņu, un tad mēs arī uzprākstam vai piekūstam, un šeit ir balans, kur es redzu tikai elpas ceļu, pastaigu, lai saprastu, kur mēs esam vēl pāršāvus par strīpu. Un dažkārt arī vajag iedzīt, un tad atkal atpakaļ to vilni, okeāna vilni. Jā, tev ļoti labi sanāk to psiholoģiski pastāstīt, jo par tādām tēmām ir sarežģīti runāt. Un sāpīgi dažkārt. Un sāpīgi arī. Tas ir tāds confusions, tāpēc, ka, man ir kaut kādi, savi paņēmieni, kā es to ikdienā strādāju, bet tā kā uz sitiena, pastāstīt tā vārds vārdā, kā tas notiek, to ir diezgan grūti izdarīt. Tāpēc, ka tu esi emocijās, tu esi ļoti emocijās iekšā. Tas valda, skalda, un tu pēc tam pārgursti, un
Tu uzreiz teici, jā, to ej ārā. Tas ir pirmais tā kā palīdzības karodziņš. Un vissvarīgākais mums atkal neko nevajag. Elpa, ej ārā un pat pastaigājoties ir šī elpa vairāk. Tev skābekli prasās elpot, jo, ja tu sēdi, tu kaut kā vēl tur sakumpis, vēl to diafragmu nospied, kaut kas tur... Kaut kas šeit notiek maz, ļoti maz. Tā kustība ir ātrā palīdzība un patiesībā aša maza ideja, tad klasēm mainam vidi, ejam ārā. Tik daudz skolas praktizē to, ejam dabā, ejam ārā. Ja pilnīgi jūs redzat sarkanos karogus klasē, sevišķi pirmajās klasītēs kā bērni ārdās, bet jebkurā klasē maina to vidi, vispār samainieties klašu telpām, darat kaut ko, ka tās 4 sienas nospiež un kāda jēga, kad mēs esam vienkārši notrakojuši, nobesījušies un vistrakākais, ka bērni pat netiek ārā no klasēm. Jā. Tas ir vissmagākais. Jā. Nē, tāds ir, jā. Ka jā. Krātiņš. Mūsu prāta krātiņš un telpu krātiņš. Uzdevums čuk bānītī. Jā, man nav ko teikt. Es tiešām nezinu atrast. Man nav ko teikt, tāpēc, ka jā, tāds ir. Vienkārši tas ir. Ka tās 4 sienas. Tā kā es pats, man pašam tagad ir tā lielos vilcienos mācību gads beidzies. Man ir 4. kurs un man tagad ir jādara diplomdarbs. Bet kopumā, tādas mācības ir beigušās. Drusku ātrāk beidz 4. kursā. Un tas, ar ko es varu padalīties, ko es pēdējā laikā sapratu to, ka tagad, kad man nav jānāk obligāti uz to skolu un jāsēž tajās 4 sienās piespiedu kārtā, jā, es jūtos ļoti, man dzīves kvalitāte tiešām ir uzlabojusies, jo, jā, tik liels spiediens un tik liela dusma atrasties tajās telpās ir, jo visu laiku tu jūti, kad, tikai tā ir tāda prasīga vide, tu visu laiku jūti, ka no visām pusēm tev tiek kaut kas prasīts, tevi vēro, un savā ziņā, varbūt ne tā tieši soda, bet arī, bet dažkārt arī soda īstenībā, kāpēc gan ne, dažkārt arī soda par to, ka tu kaut kur nokļūdies, vai tu neperformē tik labi, kā vienmēr, ka tu nespēji kaut kā, tā kā mēs visi esam cilvēki, mēs neesam neviens perfekts, un dažreiz sanāk tā kā ne to pateikt, vai ne tā rīkoties, vai nepieņem ne to pareizo lēmumu, un jā, un tad tu esi tajā vidē, un jā, un cik ļoti daudz dusmās es pavadīju šos visus mācību gadus, atrodoties tajās telpās, ka tagad, kad man ir beidzot iespēja, tās apzināties, ka man vairs nav obligāti jābūt tajās telpās un jāpacieš tā dusma. Jā, tiešām ļoti jūtam var just, kad sajūta, ka tā, jā, ka tas garstāvoklis ir labāks, ka tu jūties labāk. Ļoti forši interesanti, kad es pats no rītiem es esmu pēc dabas pūcis. Es pēc dabas esmu pūca. Man naktī vienmēr atvers šķirms vaļā. Es varu koncentrēties naktī, es varu strādāt, man rodas idejas, man ir radošums, viss. Pa dienu tā gluži nav, pa dienu man vairāk gribās gulēt. Jā. Un no rīta gan man patīk ilgi gulēt. Jā. Es vēlu aizēju gulēt, no rīta vēl ceļos. Un man skolas laikā nekad nepatīk agri celties. Nekad. Man vienmēr sagādāja ārprātības grūtības. Tas katru rītu bija baigais izaicinājums piecelties agri no rīta, sataisīties. Un tu vēl gribi, tā kā, jā, runāju par manu perfekcionistu, arī es no rīta taisos un, tā kā, neizēju no ārā no mājas, kā, vietējais bombs. Tā kā, ka tu no rīta pamosties, tu vēl vispār smadzenes nav sākus strādāt, bet tev ir jau tāds, tā kā, laika posms, kurā tev ir jāizdara tik daudz, ka tev vajag saņemties, nomazgāties, padomāt jau, padomāt par somas saturu, tur, sataisīties un tā tālāk. Tas, ko es gribu ar to visu teikt, ir tas, ka no rītiem vienmēr, nebija nekāds īsti labs sajūts, jo tas viss bija sasteigts, tas process nav baudāms, tā kā tu to, tu tā dzīvo, vienkārši tāpēc, ka tev tā piespiež dzīvot, nevis tā kā tu tā gribi.
Es baigi aizrunājos par to rītu. Tāpēc, ka tu tik ļoti ilgojies pēc tā Jā, rīta. nu, kad, Viņš jā, nav tev bijis 4 gadus. jā, un Un tā kā vēl es pieskaitīsim šausmīgi skolu. ilgojos, un tagad, kad kad man vairs nav jāuzturas tajā smagnējošajā vidē, tad tagad, Tu celies no rīta. es ceļos no rītiem. Ko tas Es pēdējās dienas es cēlies 7, 8 no rīta, kas jau man ir liels sasniegums, tāpēc, ka man ir grūti dažkārt piecelties 10 no rīta. Bet tagad tā kā, tajā jūtami. Tas ir uzlabojies, ka es pamostos no rīta, es varu izkāpt no gultas, es varu, sataisīties ar prieku un piesēsties un reāli izdarīt. Man ir enerģija un spēks un vispārējais. Miega kvalitāte arī, protams, daudz labāk. Miegs un dusmas iet roku rokā. Tas ir kaut kas jaudīgs, un vēl tā vide, kurā kad tu zini, ka tev atkal būs dusmu stresainā vide, cik ļoti to trajektoriju vajag mainīt, bet nekas nemainīsies tajās 4 sienās, ja mēs nesāksim iet dabā mācīties, iziet no telpām, mainīt vidi, kaut vai pat biežākas ekskursijas, iedvesma, skatāmies darba vietas, ejam uz citām darba vietām, un arī pašiem radīt tās klases telpas ir izaicinājums. Tikai 4 sienas, ka tas ir mūsu ērtums, vai viņš mūs nobeidz? Jā, viņš mums vienkārši nospiež. Tās sienas ir pārāk tev tuvu, tā kā viņas vienkārši nospiež tev vienā brīdī. Tas galīgi nepalīdz. Jo visos gadsimtos mēs esam redzējuši, kā mēs esam gājuši neskaitāmus kilometrus. Mēs esam ceļotāji, bijuši eksploreri. Teiksim tā, visu laiku meklējuši ko interesantu, ko jaunu, kā bērns arī tu ej un brīnies. Tad šobrīd mēs tā kā zombiji esam no vienas telpas transportā iekāpjam, esam 4 sienās. Un man patīk, mēs dzīvojam betona džungļos. Tas teikums man ļoti iesita. Mēs tā kā betona sienās uzaugam, kur ir svaigais gaiss. Citur dažkārt ir pat puvums vai citur varbūt kaut kādi prusaki. Bet mēs tajās telpās, mēs neelpojam to, ko mums vajadzētu ārā. Tomēr mūsos gēnā ir svaigs gaiss, un kur mēs arī gūstam to spēku un iedvesmu. Šis ir ļoti svarīgs etaps. Varbūt dažs klausītāji to var uztvert tā, ka tu mūc no savām problēmām. Tu tā kā pamet to vidi, tā kā nevis atstājot viņu, lai tu justies labāk, bet drīzāk aizmuktu no šīm problēmām, kas ļoti bieži tā arī ir. Ļoti bieži, kad mēs esam kaut kādā dusmu situācijā, mēs pametam to vidi tīri, tāpēc, lai vienkārši aizmuktu no tās sajūtas, nebrīvotos. Un šeit svarīgi ir teikt to, ka tas strādā tikai tad, kad mēs to uztveram kā tādu mācību ceļu, ka mēs pametam to vidi un izejam laukā ar domu, ka mēs nomierinamies, ka mēs mācāmies, kā savaldīties. Jo, ja tu vienkārši izej ārā no sērijas uzpīpēt cīgu, tad tas nākamā reize būs tieši tāda pati. Nekas īsti nemainīsies. Sliktos ieradumos vēl pie tam. Teikts. Tā kā, ka tu izej ārā, tev ir jādomā par to, ka tagad salpošu. Tagad salpošu vai gaisu, es nomierināšos. Un tad tu atgriezies atpakaļ tajās savās 4 sienās, bet tas mierīgāks un nākamreiz jau to caur to pieredzi, caur to elpošanu, tev nav obligāti jāmūk, tev nav obligāti jāiet ārā, tu vari jau tajās 4 sienās. Es elpoju ārā, es elpošu tagad, un jau laicīgi izvairīties no tā dusmu viļņa. Tā kā tas ir svarīgi. Nemūkam, bet mācamies, vērojam sevi, izjūtam sevi. Un, šis ļoti svarīgi. Daram to. Lūk. Yes. Nemukt. 2 steps ahead. Jā. Jo tie slikti ieradumi ir traki, alkohols, cigaretes, narkotikas, kas mūsu ceļā ir, mēs nospiežam, mēs esam laimīgi, nav dusmu vairāk. Bet īstenībā šīs visas lietas vēl vairāk tās dosmas uzceļ. Vēl vairāk. Un tu noslēdzies un tu nobendē sevi. Jo tās visas negatīvās, sliktās vielas, visas šitās sliktās vielas, viņas... varbūt mums kaut kā tajā viela ietekmē liekas, ka tas mūs atbrīvo, ka
tas tāds ātrais plāksters, ja, ka tu jūties tāds varbūt atbrīvotāks vai ko, bet īstenībā tavs ķermenis tā kā šīs vielas neuztver labi nekādā veidā. Viņas ir sliktas mums. Viņas uz tevi negatīvi strādā. Nobendē Tas ir visu. tas nobendē tevi, viņas uz tevi Iekšas negatīvi smadzenes. iespējas tā. Un dusmas liekas, kad viņas it kā tevi nobendē uz to laiku, tu esi laimīgs, priecīgs, bet tad, kad tev iziet šīs vielas, atnāk viss dubultā, un tu atkal tev ir jāiet cauri, jāanalizē, refleksija jāveido, bet tu jau nespēji, tu jau atkal gribi to atkarību, un tā notiek ar smēķēšanu. Sakam, jā, mēs elpojam smēķējot, bet mēs elpojam indi. Mēs elpojam indi. Tu izēj ārā elpot Indi. Nu, tā kā reāli. Stāvam pie mašīnas un elpojam indi arī. Un, Jo cilvēkam jau arī kopš seniem laikiem cilvēkiem nebija cigaretes. Cilvēki nomierinājās ar, nezinu, dabu. Man šobrīd runājot par dūmiem Kāpēc, vispār? lai mums būtu, jāpīpē, ja mēs varam, ja vēsture ir pierādījusi, ka cilvēki ir nomierinājušies dabīgos veidos. Ar dabīgiem līdzekļiem. Un pie ugunskura. Līdzekļiem, kas mums ir veselīgi. Jā, svaigs gaiss. Jā, mums arī, piemēram, tāpat Ir vaļā loks. mums Durvis. ir vaļā loks, mums nāk svaigs gaiss, lai mēs varam runāt. Un Putniņš čivina, ir pavasaris. Viss lietas. man rekā Sintī, man arī pašā pakāsts sākumā, es nezinu, es biju samiegojies drusciņi. Un man arī bija tāds tā kā drusku atslēgusies smadzenes, un tagad tas loks ir vaļā, un mēs tā kā runājam par to, un čivina putniņi. Un tagad arī es pats atbrīvojos, vai ne? Tā kā tā. Jo šis temats iekšēji mums liek saspringt, jo tā spriedze no citiem, no sabiedrības mums liek nestāstīt lietas, noslēgties, bet ir svarīgi atklāti par šīm runāt. Es aicinu ģimenēs par to runāt, par dusmām, jo bieži vien arī tās uzvedības, kas notiek skolā, ko jūs redzat, neuzvedās, pietrūks mīlestība. Un ir šīs dusmas, ko bērniņš netiek vienkārši galā, viņš nesaprot, viņam neuzjautā. Un ir tik lielas uzvedības, tādas problēmas šajā visā, jo mums jāiemācās ar sevi parunāt un uzjautāt, kas mums notiek, kāpēc mēs tā rīkojamies, jo kaut kas ir par daudz, un meklējam šos vienkāršos instrumentus ārā, neignorējam labos ieradums, kā iet, kustēties un tiešām noticēt sev, ka mēs spēsim tikt ar to galā. Jo sākumā ir tāds nereālākais bailes. Es spēšu tikai tad, kad vai nu man būs šī trakā viela, vai man būs kāds cits, kas palīdzēs, bet mēs paši spējam sev palīdzēt. Mēs arī spējam šādi runāties viens ar otru, bet noticēt saviem spēkiem, to mācīt sev. Jā. Tāpēc ieskatieties sevī, nebaidieties no tā. Burvīgas lietas iznāks. Un tas perfekcionists, tā ir lieliska lieta. Protams, viņi 100% visu laiku tad patraucē. Tas ātrums man arī palīdz lietas reāli. Angliski ir tas execute, izdarīt līdz galam. Man tas straujums to palīdz, jo projektus neatstāt. Teikt, jā, es darīšu, es izdošu grāmatu un neizdot. Es taisīšu kursus, bet es neizdarīšu. Man šis palīdz, man tas ir liels spēks, bet atjaunoties, apstāties, pāelpot. Man meditācija bija super liels izaicinājums, ja kāds teikt, ai, cik jauki tu tur elpo, 10 gadu darbs. Projām ir izaicinājums atcerēties to darīt, jo es esmu strauji, tūlīt piecelšos, tūlīt skriešu, tūlīt kā virpulis. Jā, tā kā. Jā, jo mēs ļoti bieži tā kā dzīvojam tās visas situācijas, mēs dzīvojam visus šīs sliktos brīžus un sajūtas, bet mēs to neuztveram to tā, ka mēs no tā mācāmies kaut kādā veidā, mēs vienkārši izdzīvojam. Mēs eksistējam, mēs izdzīvojam un mēs turpinām savu dzīvi tālāk. Un tā arī mums, mēs netrenējam sev, mēs nemācamies un, tā kā neizprotam sevi vai neizjūtam, un tas tā kā, tās situācijas līdz ar to atkārtojās. Tā kā un bloki izveidojas. Vienmēr aicinu ļoti, tā kā, pašrefleksiju taisīt. Jā, mācīties, vērot, tā kā, man šis actually nomierināja. Es kur uzlikt, klausīties mūziku.
simfonisku orķestru vai kaut ko tam līdzīgi. Paklausies šis iekšā, lai palīdz. Man šis nomierina. Es nezinu, klausies, kad tu dusmojies, klausies savu sirdi un tā kā vēro, kurā brīdī tev sirds sāk lēnāk pukstēt, jā. Kā kur tagad pieliekot roku pie manas sirds, es jūtu, ka tā sirds sāk lēnāk kustēties. Tas man palīdz tā kā sajust savu sirdi, jā. Man palīdz. Jā. Šis arī, citi, ir vajag labs tikko atcerējos. Ļoti bieži, ka es dusmojos, es tā kā turu roku pie sirds. Un es tā kā, tu sākumā jūti, bet īstenībā, kad tu ieklausies tik ļoti sevī, tu pieliec to roku, tu izjūti jau, pirmkārt, tu fiziski izjūti, un arī tu tā kā pat dzirdi, man pat liekas. Jā. Un tu dzirdi, un tad, tas jau arī savā ziņā fokus ir, jā. Tu nofokusējies uz sevi, un tu klausies, un tas sirdspurks paliek mierīgāki. Un tad tu arī kaut kādā ziņā tā novirsies, jo tu tās visas domas pārvirsī. Citā enerģijā. Jā. Tā, ka visu laiku nāk kaut kas, ko papildināt. Very, very nice. Ļoti forši. Tāpēc mīliet sevi no dusmām, mācieties un nepieļaujat, ka tās pārņem dzīvi, bet ka tās ir kā skolotāji, kas palīdz jums. Mūžs dzīvo, mūžs mācēs. Un dari sev Lūk, labu. Dari labu sev. Dusmas. Exactly. Grūtais temats ir.